Mēs dzīvojam maciņu laikmetā. Mēs varam dejot, kā gribam, priecāties, kā gribam. Ja maciņā nebūs, mēs neiesim uz pasākumu. Šis ir podkāsts, kuram nav scenārijs, nav filtri un nav nekādu robežu. Tā laika dīdžejiem viņi zināja saspraust visu, salikt gaismas skaņu, vēl visu. Viņiem bija tas apjoms lielāks. Mūsdienās dīdžejs, viņš nemāk, kur man vadu spraust. Es aicināšu cilvēkus, kurus es pats gribu redzēt. Man patika būt grebenei, man patika tā izskatīties, man patika, kad ir cauri biks. Bijuši pasākumi, kur policija vienkārši rauj nost no skatuves Kuldīgas pilsētas svētkos. Visi jābeidz, nesaprot, ka jābeidz. Jā. Mēs runāsim par heiteriem. Tajā pīķa stundā, kamēr viss tusējās, iemači, viss noiet malā un paliek viņš viens. Un zini, kāds fināls bija. Viņš man pasaka skaļi. Pieskarsimies dziļām tēmām. Tādā maucienā no ķermenis jūt, kad viss ir dēļ. Aicinu uz televīziju, uz sarunu vēl. Man iet jau 5. dienā, ka es nevaru uzkāpt uz tiešraidē. Es to TV asins. Bet neuztversim visu arī pārāk nopietni. Šodienu, cik tev ir interesanti tajos sociālajos mēdījos, mums tieši tāpat bija, tikai ārpus tā. Bija reāli taustāms, kā teica pupa. Jā, viss, ko tu varēji iedomāties. Tagad tu pat to internetā nevar redzēt. Jā. Šis ir dziļais piegājiens. Dziļais piegājiens, 6. epizode. Pie mums šodien leģenda no Saldus. Pasākumu rīkotājs. Principā visas Saldus kultūras mugurkauls. Zigis Zigis apte, DJs arī. Nakts klubu scēnas, man liekas, pats grants visā Saldu. Kurš tad vēl, ja ne tu? Restorānu biznesa arī nav svešs, tātad uzņēmējs. Un kas vēl, Zīgi, ko es vēl nenosaucu? DJs, visur, kur ir jautri. Visur, kur ir jautri, tur ir Zigis, jeb otrādi. Ja nav Zigis, nav jautrība, pareizi. Parasti es visus uzaicinu pie sevis un jautāju, kā tev patīk Saldu, bet tu jau esi no Saldas. Tāpēc tas jautājums laikam būs tev šoreiz liekas, bet vienalga es sveicināts pie manis. Pie mums šajā bunkurā uz nopratināšanu. Jā. Prieks vienmēr šeit būt. Esmu jau te pabijis jau vairāk kārt, tā kā super lieliski. Tu jau esi savējais. Tur jau tā lieta, mēs jau bijām jau čomi jau sen atpakaļ. Ja? Parasti tā mēs uzaicinām viesu, un mēs tad kļūstam par draugiem. Ja? Tagad mēs jau esam draugi, un tu esi mūsu viesis. Ritīgs kultūras vulkāns, kā es teicu, tu esi Saldu, un man ir tik daudz jautājumu, jo man liekas, visi tevi zin, bet vai visi ir kādreiz tavu to sīpoliņu palobījuši, paskatījušies dziļāk, jeb tavas saknes, no kurienes tad tu nāc, un kā tas viss sākās. Un man liekas tā, vai nu Zigi zini, vai nu tu neesi no Saldas, principā, ne? Labi, sāksim. Mēs kādreiz bijām kaimiņi. Atceries nākotnes ielu, mēs dzīvojām kopā, abi divi. Kopā ne. Mēs kaimiņos dzīvojām. Viens otru pieskatīja, un daudz patīkams bērnības atmiņas, vispār visa tā sētas dzīve, kas mums bija. Kas ir tava mīļākā bērnības atmiņa? Daudz piedzīvojumu noteikti, kad ir aizdīts mūsu sētā. Es teicu, man vairāk šis tāds, ja tev nāk daudz ciemiņu, tad šis man čau kā iet, un kas ir noticis pa visu šito laiku. Mēs tādā daudz, vairākus gadus kaut kur esam čau vai lidostā vai vēl kaut kur satikušies. Diezgan bieži, tā čau īsos vārdos, kā iet, kas kur, ko, kas kā. Vienmēr kaut kur piepasējuši viens otru, kaut kur caurskrienot, bet tā bērnības atmiņa. Forši pozitīvi notikumi, varbūt kaimiņiem netik pozitīvi, bet galvenais, lai pašam labi. Pareizi, jo mums bija īstenībā ļoti skaista bērnība. Pasties,
Sēta, kur spēlēties, liela, jā, blakus dīķis, jā, hokejs ziemā, vasarā, labi, papeldēties, varbūt tur gluži ne. Un blakus vēl BMX trase. Tas ir vispār, tas ir unikāli, un tagad viss aizbērts ciet. Tad bija kalns, vienā brīdī tur snowboard kalnu mēģināja attīstīt. Tad bija lielais tramplīns, lecamais pārpa dīķi, atceries, bija uztaisīts. Tas bija BMX trase, jo tajos laikos bija diezgan interesanti. Mūsu ģimenē nebija BMX, bet lielie grandi, Vicis un Zvaigzniņš un tā laika braucēji trenējās tajā trasē. Es atceros, es biju tāds diezgan nešpatns tajos laikos. Jā. Un man bija vienreiz piedzīvojums, kad viņi, kamēr raka trasi, viņiem pie manas mājas galā bija nolikt riteņi. Es kamēr viņi raka pieskrēja, paķēru vienu un mīnu visu laiku. Prom, es zināju, ka es dabūšu ritīgi pausīm. Tāpēc jāizbauda līdz galam. Man bija tas moments, es zinu, kad draugi sēta, mīnu prom, lielie tev meklē. bet tas bija momentā vērts. Es dabūju pausi, bet tas bija tā vērts. Tā ir laba atmiņa, saprot. Tu jau atcerēsies tikai to labo. Tu neatcerēsies tās sāpes, kā bija, kad dabūju pausi. Bet pareizi, vispār, tu un viss tas draugu loks, kas bija, bija super. Jā. Mans onkuls Mikus, Artūrs Koškins arī super radošs, Zunda. Nenormāli daudz vienkārši radoši un interesanti cilvēki. Un viss, kā mēs dzīvojam kaimiņos. Jā, tur viens otru austēja uz ūsām, lai būtu kaut kāds akšens katru dienu. Jo tas bija tas laiks, kā jau minēju. Tagad mums vecāki izklaidē tos bērnus. Tad mums bija pašiem jābūt izklaidētājiem, vecākiem, jādomā visu. Ja tu gribi jautru dienu, ej ārā un rādi viņu. Un vienkārši ej pie durvīm, čau, nāks laukā, un tāda viss visu laiku savāc. Tā. Jo man liekas, garlaicība, tas, ka mēs netikām konstanti paši izklaidēti, nav sociālajie mēdī, nebija tas mobilais telefons, nebija nekas. Garlaicība ir laba lieta, jo tā piespiež tev būt radošam. Visas šīs lietas, un pasties, tagad, kad tā nav, ja mēs tagad paskatāmies uz to pašu nākotnes ielu, nav ne BMX trase, nav vispār nekas. Labi, ka vispār bērneļi iziet ārā un paspēlējās. Interesanti, paskatoties tieši uz mūsu sētu, es diezgan bieži braucu pie savas mammas ciemos, tāpat vedu mazos, jo vairāk uz to sētas vidi, jo es dzīvoju atkal tādā vidē, kur ir privāta mājas, tāds rajons, kur nav tiem bērniem, kur spēlēties, tad es speciāli vedu vairāk viņus tur augt, lai iet ārā, iet uz kalniņu ar šļūcamiem ragavām. Bet tā skatoties, man liekas, ka mūsu sēta ir tieši tāda, kā mēs izgājām no viņas, ka viņi nav vispār šūpolis. Tur nekas nav vainījies, tur ir daudz vēsturi. Tad bija tāds laikmets, tur dabūjā šūpoliem pa galvu, ēdas smilzus, viss bija normāli. Tagad Dievs visu laiku ir kāds vainīgais pie tā. Jā. Līdz ar to noņemt nost. Smilzus. Tāpēc labāk, lai nav vainīgi ir jānoņem nost. Lai neviens nedod Dievs netraumējās, bet vispār tu pieminēji savu māmiņu, es nezinu, fantastisks cilvēks, nenormāli sirsnīgi, man liekas, visi, kas ir mūsu gadu gājumi, varbūt vēl nedaudz jaunākā, ļoti pozitīvi atcerās tavu māmiņu, tā kā, ja viņi klausīsies, sveicieni, lieli. Vispār, tu esi milzīgs darba zirgs, tu esi visur radošajā sfērā, kaut kur ņemies, darbojies, visādi projekti, un tu vienmēr esi ļoti radošs, un tu arī man esi palīdzējis ar daudz radošām idejām. Kā tev liekas, cilvēkiem no malas neliekās, ja tu esi tā kā atpūtas industrijā, ka tu visu laiku atpūties? Tur viena ballīte, tur viens pasākums, forši. Tas man atgādināja vienu gadījumu no Brīvdabas kino kaut kādus gadus atpakaļ, kur viens cilvēks palika līdz beigām. Es domāju, ko viņš sēž skatās. Viņš saka, man bija interesanti paskatīties, kas notiekās pēc pasākuma, ka viss aiziet projām. Jo neviens jau, tie, kas nāk to stundu vai 2 stundas to pasākumu, neviens jau nezina, ka kultūrā, kad tas cilvēks ir 2 vai vairākus mēnešus strādājis pie tām 2 stundām, un pēc tam vēl vāc cik stundas kamēr viss jau ir mājās. Tā kā tas ir darbs ne tikai uz tās pasākuma moments, bet tas ir krietni. Neviens jau neredz tās aizkulisses, viss pēc tam redz tos highlights, tās bildes, viss tas, kas ir noticies, forši. Es tieši šodien par to iedomājos. Mums ir 6 grāmata internetā, bet mums nav pakaušu grāmata, jo tad būtu tās... Tikai aizkulisses. Jā, tikai aizkulisses, kad ir vienalga vai darbā vai ģimenē attiecīgi vienalga būtu tas pakaušu grāmata, kur var arī iet, paskatīties to aizmuguri.
būt īstenībā tik labs, jo tas ir pats jautrākais. Arī tad, kad mēs sākām filmēt video, visiem visvairāk interesē tieši tās aizkulises īstenībā. Jā, ne jau tas pats pasākums. Tos visus sejas grāmatā var redzēt, bet pakaušu grāmatu. Tā kā, ja kāds programmētājs klausās, jā, mums ir fantastiska, man liekas, biznesa ideja. Pakaušu grāmatu. Nevar likt nekādus filtrus, nevar neko samākslot, jā, tikai visu parādīt. Tieši un konkrēti. Kā bērni bļauj un kā do pausiņas. Vai kāds lamuvārds, pasprūk, ka tu esi satiksmē pie stūres vai kaut kas tāds. Tas ir super. Nu jā, vispār, pirms mēs lienam dziļāk, kā vispār viss tas aizsākās? Kas bija tavi pirmie soļi? Kā tu nonāci? Tu sāki ar dīdžejošanu, tas bija pirmais vai pats organizēt pasākums? Vispār, cik man ir vārds Zigmārs, es ilgi nevarēju saprast, kāpēc tāds vārds ir iedots, bet vecāki tā arī teica. Tajā laikā bija topā Zigmārs Liepiņš un gribēja no manīm būt, lai esmu dziedātājs. Jā. Bet dziedātājs nekāds neesmu, bet kaut kur tur visu laiku goros. Tur tuvumā, ja tas ir tas, jā. Es nezinu, kāds tas nonācis, jā, bet jau no laika gala jau noteikti bija sētā dzirdējis, ka tieši no mana loga pirmajā stāvā skanēja diezgan skaļi pa visu sētu. Un es projām gribu atvainoties tiem kaimiņiem. Ja man tāds kaimiņš būtu šajā dienā trāpījis, es nezinu, tur būtu smagais. bet tā, kad tā piecstāvu māja purēja, tā, kad no rīta līdz vakaram skrūvēja tumbas, skolas diskotēks, no sākuma skolas diskotēks. Tev piedāvāja, vai tu pats uz to visu? Kaut kā klases vakaros liku, un tad jau skolā jau aicināja, un tad jau ārpus skolas, un tad kaut kā sagriezās tā, ka visu laiku ap to mūziku darbojās, bet tajā laikā bija baigi labi, tajā laikā bija lielas tumbas vēl, un tas arī nāca fiziskajam pa labi. Ja tagad ir... Nevar salīdzināt. Tu teiktu, magnetofonu iznest ārā paklausīties. Tajā laikā bija... Tā tumba apmēram tagad, kas skan, tad biju Barcelonā uz izstādi, tās jaunākajās piedāvājums, jo viss iet uz mazāku un skaļāku. Nezinu, tā 50 centimetrīgā tumba, 50 reiz 50, skan tagad mūsdienās 100 reizi, tieši tā 100 reizi skaļākā, nezinu, 2 metri reiz 2 metri tumba, kos basus, ko nesām, tajos laikos bija visi, tā paskatoties skolās, otrajā vidusskolā, kur mācījies, kur ir aktzāle, kurā stāvā. Jā, augšā, pašā pēdējā. Viss smagākās tumbas tā laika, kur bija jānes uz augstākajiem stāviem. Tas bija labs atletisks. Tas bija labs fiziskais, pareizi. Es nesaprotu, kāpēc aktzāles vienmēr, tas vidusskolas jau bija pēc tāda viena standarta būvēts pašā augšā, lielie logi. Ir bijis tā, ka viss trakākais bijis, ko es Jelgavā, bija 2 pasākumi vienā dienā un viena universitātes zāle, vienkārši, kurai skaņa gaisma jāliek bija, un pieeja izrādās 6. stāvs un bez lifta. Wow. Un tas viss ir, tu jau vari paņemt tik, cik jāņem. Bet tur ir piedzinās, Tad vēl vienreiz tas arī dara tajā pakaušu grāmatā, jo, liekas, DJ darbs, tu tikai uzliec dziesmas, nospēlē setiņu un viss mājās. Mūsdienās tā ir. Mūsdienās ir daudz vieglāk. Mūsdienās tā laika dīdžejiem viņi zināja saspraust visu, salikt gaismas skaņu, vēl visu, viņiem bija tas apjoms lielāks. Mūsdienās dīdžejs man ir bijuši pēdējie klubi vai kaut kādi pasākumi, kur atnāk dīdžejs, viņš nemāk, kur man vadu spraust. Datoru nemāk uzlādēt. Apmēram, jo ir... Jo mums bija, es esmu tā kasešu laikmeta cilvēks, kur daudz manuāli. Tas tev bija mājas darbs, jāgatavo tāds, ka tev bija, jo starp kasetēm, kad skanēja mūzika, tur bija tā pauze. Lai pauze nebūtu, tu jau nevarēji samiksēt nekādā. Tev mājās jāklausās, bija jāizgriež tas klusuma gabaliņš, jāsalimē mammas nagu laku, un tur tu nevarēji kļūdīties, jo, ja tu nogriezi vārdus, tad ir vārdi nogriezt, tu nevari. Vai bija jauns remix tas ir? Baigi, tas ir ļoti interesanti, cik īstenībā pa šo laiku, cik ilgi varētu teikt, ka tu nodarbojies to, plus mīnus? 25 gadi. 25 gadi, cik daudz ir mainījies? Principā uz neatpazīstamību, tas, kā tagad ir DJiem, pavisam savādāk. Kā jau tu teici, tas viss bija ļoti tāds manuāls darbs. Pašam bija jāsagatavojās, tas pasākumi tika rūpīgi plānoti. Kā pēc tam notika tas lēciens no, teiksim,
no DJ darba, jā, uz to, ka tu jau sāki organizēt pasākumus, jeb aicināt arī citus mūziķus un vispārējo. To laiku es ļoti labi atceros. Man pirmā ciecera, ja, kas atcerās klubs ciecera, Saldo Super, es domāju, daudziem ir labas atmiņas. Kā notika tas lēciens? Es atceros, tas bija Ziemassvētku pasākums. Cik man bija kaut kādi 19 gadi, kaut kas tāds varēja būt. Paprasīju cieceres īpašniekiem, un mēs tādiem draugiem gribam uztaisīt Ziemassvētku pasākumu. Jo tajos laikos jau nevarēja ielikt Facebookā vai vēl kaut kur pat draugu. Man liekas, tajos laikos vēl pat nebija. Tad bija kaut kāda Mirca. Atceros, Mirca. Kad varēja kaut ko iečatot. Tur čatils varēja rakstīt. Bet es saku, tāds cilvēks, kas man īsti tas dators, es nevarēju nosēdēt. Man vajadzēja, es biju māksliniecisks, gāju ar mākslas skolā, bet es savu mākslas skolas laiku padirsu. Jo man mamma ved uz mākslas skolu, bet viņa nezināja, ka es 2 sezonas sēdēju šajā te vestibilā, zīmēju tur uz palodzes, bet augšā reāli negāju. Vismaz tu zīmēji, tas ir galvenais. Jo, zin kā, tur bija tev deva, ko darīt, bet man atkal patika vienmēr no sevis iznest ārā, ko darīt. Un līdz ar to tas mans mākslinieckais zīmējuma darbs radās kur mākslas skola mums kaimiņos bija tieši uz logu. Tad tu zīmēji arī pats savu afišas un plakātus? Jā, jo tas arī bija interesanti. Tas bija old school. Tad bija jāzīmē afišas. Tad nebija tāda, tad bija tipogrāfija. Starp citu, tipogrāfija bija vecajās telpās. Kā viss saliekās tagad kopā. Tas bija pareizi, un pat zosādi uzmetās, jo gāja, jo tad varēja 3 krāsas, atceros, dabūt, lai būtu interesants afišs, tev 3 tās spilgtās krāsas, zaļa, tur rozā un vēl kaut kāda krāsa bija. Un tu nes to vienu mākslas darbu sataisīt, Cik tev bija naudas tajā laikā? Kabats nauda kaut kāda aiznes, sataisīja afišu. Jo vējš nopūta, kāds kāda bija, vai kāds noplēs, kā bija. Bet, un atsidot apkaļ, ko mēs sākām, to cieceru, tas bija draugu pasākums, kur beigās atnāca reāli visa pilsēta. No mutes mutē reāli, tas pirmais vakars tajās bija tā, kas te notiek tagad. Es atceros, jo cerēs, ka iegāja tam durtiņām iekšā uzreiz kreisajā pusē bija skatuvīt un vienkārši skatos, cilvēki nāk pilns vienkārši. Un tā tas pirmais vienkārši draugu tusiņš pārvērtās tādā festiņā, kad beigās gan tā laika īpašnieki saka, davai maucam. Un mums salikās uz vienu vilnu tā, kad, jo lielam jau visu laiku gribējās, lai ir interesanti, lai tas, kas sēž tevi iznes uz āru, un lai arī pārējiem ir jautri, un lai labi pavadīts laiks, jo tajā laikā jau bija tas pasākuma vērtība bija tāda, kad tie cilvēki nāca, kuram ir kāda nedēļa bijusi tur pozitīva, negatīva, vēl viņš nāca restartēties, uzlādēties, nāca iepazīties. Pēc teica, jo ir bijis pie lielā galda arī pašvaldības policijā, pēc cieceres tur gāja, tur lampas spēra nost, vēl kaut kas, kad man katreiz bija jāuzņemās atbildēt. Nav jau lampas, jau nav vainīgs, jo noņēma pēc tam tās lampas nost, lai par viņām nespēr. Es saku, bet mums ir jāstrādā pie tām personām, tas nozīmē to, ka mums ir kaut kāds personas ar kaut kādu konfliktu sevi iekšā, kur mums vajadzētu, bet forši bija, jo tie laiki bija, saku, vai kāds ir taisījis pie tā laika statistiku, cik ir iepazinušies cilvēki tieši tajos pasākumos. Cik ir uzlādējušies darba vidē, un viņi ir devuši pienesumu darbā un attiecībās vai vēl kaut ko, jo tajā laikā bija kāds, nelaimīgs cilvēks zālē. Visi bija priecīgi, visi dejoja, visiem bija tās hypes. Tur tā lietas pirmā reize uz ciecerējot bija satraucies, bet es tur satiku savu pirmo mīlestību. Jā, tā kā man ir ļoti pozitīvs, tā teikt, atmiņas ar vispār ar to. Jo man patīk, man patīk atmosfēra. Lai arī kāds ir ārā, kāds kautiņš, kaut kas, tas piederās. Idioti ir visur, tas nav tā, bet tiešām tā atmosfēra bija vienmēr forša, cilvēki laimīgi. Un tas, man liekas, jau arī ir tas,
kas tajā nakts dzīvē ir svarīgākais. Tev ir smaga nedēļa, aiz muguras tu pelnīsi atpūsties, izdejojies. Labākais kardio. Jā. Jo tur jau tā lieta, tas tāds diezgan pasmags, jo tev arī dod to enerģiju. Tā nav tikai mūzika, tu uzliec no A līdz Z vai samiksē, tu dod savu enerģiju. Tā kā tu redz, kā tu atdod jaudu tiem, kas atnāk trenēties, tāpat arī to nakts garumā, tu atdod enerģiju. Tiem. Tā ir tā atgriezniskā saite. Tas ir ļoti svarīgi. Pasties kāds sākums ar baigo blīkšķu un saldumu, bez interneta un bez jebkā. Ja? Kā tev liekas, varbūt pareizāk, ir vieglāk uzsākt biznesu, ja rīkot pasākumu saldu vai tomēr Rīgā? Jo šis ir jautājums, par ko man bieži vienmēr kritizē, kāpēc es saldu kaut ko daru, nevis Rīgā. Zini kā, te ir mans mājas un te ir sirds. Es teicu, tāds gribās te attīstīt. Nevis man te... Šito jautājumu man jau uzdeva gadus apmēram 20 apkārt. Es esmu diezgan daudz aicināts uz Rīgu, davai varam vaļā klubu, davai te ir iespēja. Un man vienmēr ir bijusi atbilde. Kāpēc man jābrauc uz Rīgu, ja Rīga var braukt te? Jā, pareizi! Tā arī bija tajos laikos. Tukums, Kuldīga, Ventspils, vēl Rīdzenieki. Wow, kas jums tur pa pasākumiem ir bijuši mākslinieki? Ir Gustavo uzstājies Ciecerē, ir Gačo, tik daudz no Akil DMC, no Amerikas, no Jurassic 5. Ir bijuši tik daudz mākslinieki. Rīga brauc uz salmu. Tur ir tā lieta, ne jau tajā vietā ir problēma. Cilvēki brauc pēc tām emocijām. Jā. Tas nav vienalga, kur ja būs labs pasākums, vienalga kāds. Cilvēki aizbrauks. Jo man bija tieši tāpat atbilde, ne jau tai lokācijai, saldumu, ir kaut kāda vaina. Ir svarīgi vienkārši sniegt labu pakalpojumu vai produktu, un cilvēki brauks pie tevis. Jā, ir sevišķi mūsdienās, kad tas transports ir. Tur ne tikai transportā, tu vari aizlidot uz kur pasaules malu. Tu gribi vienā dienā atbraukt pāris stundās. Tagad viss ir tik daudz sakonektēts, ir sevišķi skatoties to nākotnes, to future izklaides iespējas, kur tev būs tās 10D galva. Sēnes krēsliņā. Jā, tu vari būt jebkurā vietā pasaulē, kur bija tie koncerti jau mēģini jau. Kad tu nopēc tiketu, tu uzliec to ķiverti ar 6D brillēm, un tu esi reāli aizēji apsēdies koncertā uz jebkuru mākslinieku. Pasties, jā. Tas ir īstenībā interesants ievirziens, kā varētu viss tā izklaides industrija attīstīties. Jā, bet līdz ar to ar dibens attīstās un paliek lielāks. Loģiski, jā. Nav plusi bez mīnusiem. Zin kā, tu vairs nedejos, tu fiziski nekustēsies, tu vienkārši iztēlosies, kā tu dejo. Es slēdzu skapī, tu var atstāt alus buņģuņu un iztēloties, ka tu aizved viņa pakaļ it kā attāli. Jā, tā ir interesanta nākotne. Kā tev liekas, uzņēmējdarbība un sports, cik labi tas iet kopā? Jo pasties, tu esi ļoti fiziski aktīvs, arī tavi darbinieki, starp citu, jā, tagad ļoti nāk pie mums. Man arī ir prieks, liels paldies tev arī par to. Kā tev liekas sports, jo ko daudz saka, ja kā daudz uzskata, ka tu papildus sporto, tas tev nogurdina. Es taču nevaru sportot, man uz darbu jāiet. Ko tu par to domā? Lai tu gribētu vairāk enerģijas, tev jādod vairāk enerģijas, jo tu vairāk gulēsi, jo tu vairāk arī gulēsi un nogulēsi. Pareizi. Jo man bija tas pats, pirms es sāku sportot, mana atruna bija tāda, es visu laiku esmu noguris, ko es vēl būšu vēl vairāk un tad noguris. Tu krāmē nogurumu vēl vairāk, es neesmu izgulējies, es pagulēšu vairāk. Jā. Un tā tu sāc gulēt un gulēt, tu sāc saprot, ka tu... Tāds aburtais loks vienkārši sākās, no kur ir grūti tikt ārā un jātaisa tas lauziens. Kāpēc arī tie non-stopnieki ir? Jo tu esi tādā vienkārši haipā, kad tev ir enerģija, rada enerģiju. Jā, pareizi, jo daudz domā no malas, tas droši vien ir kaut kāds sektants, vai kaut ko lietot, tāpēc, ka tu visu laiku ej un dari. Vai kā jau tu teici, jo tu vairāk iegūti enerģiju, jo vairāk nāk apkārt. Tas ir enerģijas nezudumības likums burtiski, Jā, es tev pilnībā piekrītu. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Es daudz uzņēmējus redzu, kas viņiem, kur strādā ar lielu enerģijas kapacitāti, jeb ar lielu atdevi, kas viņiem visiem kopīgs, viņi visi ir fiziski aktīvi. Un viņi visi ir laimīgi, kas ir pats svarīgākais. Atgriezīsimies bišķi varbūt atpakaļ pie kultūras jautājumiem, varbūt pie kaut kā, kas man ir ļoti tuvs. Atceries, kādreiz Saldo bija baigā alternatīvā kultūra. Bija tik daudz grupas, viss kaut kas.
festivāls Zvērā, ja, un viss pārējais. Kā tev liekas, kur tas viss pazuda? Ir kaut kāds, pat cik iet olimpiāda, kaut kur ir tas stafets puļķītis, laikam, nav bijis nodots tālāk. Jā, kaut kur viņš pazuda, tas puļķītis iesprūda kaut kur. Viņš ir iesprūdis. Viņš padevis neiztajaf, ja, to puļķīti. Kaut kur puļķītis nav nodots tālāk stafetē, un tāpēc es teicu, skatoties uz to, mums jau neviens neko nedeva. Mums bija jārada. Stāsts ir uz to, ka joprojām vecie dinozauri kaut ko kustina un mēģina darīt, lai tiem jauniem, bet vajadzētu to stafetīt, tiem jauniem nodot. Tāpēc arī mazāk varbūt dīdžojus. Man patiktos vairāk tie jaunieši. Es teicu, nāc iespraud, nāc parādīšu. Jo jaunietis arī ir tāds, kad viņš vieglāk pateiks, es to nemāku, nekā parāda, kāds jādara. Jā, jo tas man vispār arī varbūt paralēls ar treniņiem, kad klients saka, es to nemāku, bet kā tu iemācīsies, ja tu nedarīsi? Tas tā kā es nemāku tev neatbrīvo no darīšanas, jo tu jau visu iemācies tikai darot. Tu nepiedzimst ar to, ka tu būsi, ideāls DJs, ka tu visu zinās. Ir daudz lietas, ko tu vari iemācīties no video, protams, skatoties. Bet dienas beigās ir tā fiziskā prasme. Kā es to saucu, nav jābaidās dabūt pa muti. Jo mēs katrs savā jomā esam kārtīgi atraušies tā pa muti, kad nav jābaidās no tā. Un tur jau tā lieta, un ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev to jārēķinās. Tev var arī iespraust ne tajā ligzdā, Sapratīsi, tu analizē, tu kļūdies, tu saproti, kur ir īstā līgsta nākamreiz, un spraudīs citā līgstā. Tas viss saliksies. Nē, pareizi. Īstenībā tas tā ir, bet man arī, kamēr man tas galvā vispār salikās, ka nevajag baidīties kļūdīties, ka īstenībā tās kļūdas un tās neveiksmes, tas jau ir tas, kas tev nes uz priekšu. Un pēc kāda laika tu būsi tik daudz jau kļūdījies, ka tu principā būsi visu zinošs un no malas liksies, taču viss izdodas. Ir, protams, jāuztais analīzīt sev dienas beigās, nedēļas beigās par to, kas jā, kas nē, un ko tu nākamreiz, jo es it sevišķi tagad, lai kāds spečuks, tu nezinu, cik ir man pasākumi bijuši, vēl joprojām pēc 25 gadiem ir izsprāgs kaut kas, kas tas tagad bija, tāds tu nebija gatavs. Tāds pasākumā vēl nebija atnācis gadījums, un tu tomēr tā esi, tagad galvenais, varbūt no tiem laikiem, un uz tagadienes skatoties, es ātrāk taisu tās analīzes secinājumus, lai tu pēc iespējas ātrāk piespēlēs pareizajā līgzdā. Pareizi, tā līgzda ir jāatrod. Un runāju par trakiem pasākumiem, redzi, man ir tik daudz spilgtas atmiņas ar festivālu Zvērā, kas ir, pats es arī bijis viņā. Vai tāds festivāls vēl varētu mūsdienās eksistēt, ņemot vērā, ka viss tiek tagad filmēts un viss pārējais? Jo es pats piedzīvoju ļoti daudz lietas, kas ir uz legalitātes jautājumu zīmes, teiksim tā. Man uzreiz pirmais, kas man ienāca galvā, tagad, ja mēs ieliktu, noteikti samet kādas bildes iekšā no tā Zvērā foniņa. Jautājums, vai šodienas globālajā domāšanas pasaulē, vai mēs varētu atļauties uztaisīt grebeni un ka mūs iemest tādu bildi internetā sociālos. Jo cilvēks nevis man patika būt grebenē, man patika tā izskatīties, man patika, kad ir cauri biks. Tagad ko cits par to teiks? Jā, tas gan, jo tad arī tas bija tas laiks, kas jau pārtrauc, bet arī tur daudz gāja upītē peldēties, tur meitenes ap likiem pupiem bija. Es aizēju, tad tur arī bija telts, kur bija grafitī uzpūsts virsū Bonks LV. Kāds sakars vienkārši, Un visādas šādas lietas cilvēki tiešām jutās ļoti brīvi. Tad bija sajūta, ka tu esi no komunas. Lai arī, teiksim, alkohols tika konsumēts. Es gribētu teikt, ka kopistiski tiešām visi cilvēki bija ļoti draudzīgi viens ar otru. Tās bija tāda forša atmosfēra. Un kā jau tu teici, labi, Telefoni jau bija parādījušies, bet vienalga viņas baigi tā neizmantoja, nefilmēja, neko nedarīja. Laika, tu biji momentā. Jā, tu biji tur, tev pat nebija laika. Jā,
Tur ir lieta, man viņš izlādējās. Es 2 dienas dzīvoju bez telefona, man neinteresēja. Ja? Tur viena grupa spēlē, tad otra grupa spēlē. Tad tur ar BMX-iem lēkāja, skateri, tur bija Hāri Krišņas. Tu varēji aiziet viņam uzdot stulbus jautājumus, ja? Kāpēc viņam pašam ir Converse kedis kājās, ja? Vai visādi širāds. Tev visu laiku bija ko darīt. Vienkārši tu varēji tetovējumu tur dabūt pēc tam, ja? Kurš kalpos kā forša atmiņa. Ja? Tā kā es nezinu, tas ir unikāls. Tas bija tāds unikāls laika kapsula. Jo tagad, kad tāds sāki, tagad skatoties uz šo dienu, cik tev ir interesanti tajos sociālajos mēdījos, tajā avatar planētā, mums tieši tāpat bija, tikai ārpus tā. Tur reāli to visu piedzīvoja. Jā, tas bija reāli taustāms, kā teica Pupa. Jā, viss, ko tu varēji iedomāties. Tagad tu pat to internetā nevari redzēt. Jā. Tas bija vēl labāk. Tā bija tāda forša, tā teikt, pieredze un tiešām unikāla. Un žēl, ka tā alternatīvā kustība kā tāda, vienalga, vai tu biji metālists vai punks, vai tu tur hiphopers, saldais, vienalga, visi tur satikās un visiem bija labs laiks. Tas nekas kādai subkultūrai tu piederēji. Redz, tagad šīs subkultūras ir vairāk vai mazāk, jo visi mēs esam vienkārši līdzīgi. Ir, protams, ļoti daudz atmiņas. Man ir bijis tā, ka es no 3 pasākumiem aizbraucu uz Zvēru, un tur vēl 24 stundas. Man bija tas viens gads, 24 stundas nenokāpt no skatuves, vienkārši močīt. Tā kā diezgan. Es esmu prasījis, sveiciens Kaplim, esmu prasījis, ka vajadzētu uztaisīt salidojumu. Salidojumu, tomēr, es domāju, daudz atcerās. Pēc priekšgalā. Tad tas varbūt kalpot kā tās stafetes kociņu nodošanas pasākums, tad jaunieši redzētu, cik bija forši un traki, un ka visi to var padot tālāk. Žēl, ka tas tā ir, bet laiki iet un mainās. Paldies, ka tāds bija. Un paldies, ka jāpriecājās. Zelta laikmets mums. Pareizi. Es uz to visu atskatos ar prieku. Tiešām pats arī dabūju, man liekas. Vai tas bija pēdējais vai pirmspēdējais zvērs, kas vispār notika, kad mēs varējām ar savu grupu arī uzspēlēt, un tas bija man tāds viens no dzīves tā laika ķeksīšiem atlikts, un es biju priecīgs. Kā es tad teicu, es atceros, nokāpām no skatuves, tagad es varu nomirt laimīgs. Laikas zemās ekspektācijas man pat dzīvu bija, bet uz to laiku. Tieši tā. Jā. Runājot par trakām ballītēm, kas tev ir tāda trakākā ballīte, kur tu esi rīkojies vai spēlējis, vai kas ir tāds palicies atmiņā kā pīķis? Bija tas viens posms, kad bija tā pīķa stunda, man liekas, 10 gadi. Bija tā, ka tiešām tādā kosmosa pasākumu viss tas bums tā sprāga augšā, ka aicināja visur notikās brauc tā, ka man nevārds nebija. Man bija un tad domāt, kā es to izdarīšu, kur es viņu iespraudīšu, kā es tur paspēšu ar vilcieniem, vai no ar autobusu esmu braucis, ar mašīnu nav pastūrēt, esmu bez tiesībām braucis, kas tik nav bijis. Bet tie pasākumi bijuši nenormāli daudz. Man ir, tur šajā tajā laikā nebija šitais te Summer Sounds, bet bija Baltika Beach Party. Jā, atceros, man liekas, ka viens no pēdējiem gadiem man bija lielais DJ stage, kur man bija jāspēlē, ka visur beidzās pasākumu, viss nāk pie maniem. Un pulkstenis 5 beidzās pasākums, un tur ir vienkārši 15 štuks cilvēku. Un tu kurīni tā, kad cilvēkiem zina, kad ir ekstāze, tur tev viss notiekās, un tu viņus tā piespraudis, ka viņi ir tik elektrizēti tā, ka tu moči un visi atpūšās un labākais laiks, un tev vienkārši 5, kad tev liekas, ka seks ir tulīt jau šāvienā punktā, un tev apsargs vienkārši beidzam. Tagad slēdz ārā.
uz ko, protams, izmetās vidējais pirkstiņš un mēs mačiem. Tāpēc man ir bijis vienmēr tāds, mēs maucam līdz galam. Un vēl pilnu skatu salec cilvēkiem un apsargu, jau 5 apsargu pienāk. Fiksi beidz. Nebeigšu. Ej pie priekšnieka. Man priekšnieks tajā laikā pazīstams ļoti, kas to vietu taisīja, to barčiku. Un ej pie priekšnieka, jo tad es varu ietaupīt kaut kādu laicīgu, kamēr viņi aizies. Viņi kā noskaidros. Stratēģija. Un moči, un viss publika redz, kad apsargi griež nost. Nē, domāju, močiem es spēlēju, turpinu spēlēt. Redz, ka viņi jau ir aizgājuši pie skaņotāja. Un skaņotājs man tādām šiem te kaķīšu atstiņām skatās, ka jāslēdz ir ārā. Un viņš tā izslēdz visu un klusums. Un viss pie 15 štuks. Un kas ir vainīgs? DJs, jo DJs vairāk... Viņi jau neredzēja to cīņu. Bet tajā momentā to pagriez pēdējo monitoru tumbu pret tiem 15,000 vienkārši un iegriez līdz galam tā grāba vienkārši. Un cilvēks vienkārši izšāva vienkārši. Ļoti labi. Pasties, kā tu redzēji, investējies par to, ka tu jūti, kāda ir tā enerģija no pūļa un jādara viss. Man nav bailes, man kaut vai neaicinās. Man ir bijuši pasākumi, kur policija vienkārši rauj nost no skatuves Kuldīgas pilsētas svētkos. Visi jābeidz, nesaprotu, ka jābeidz. Man norauj nost, es esmu bijis nākamajā nedēļā man uz tiesu par to, ka es laicīgi nebeidzu. Tur viss sakārtojies, viss bija labi. Tā kā jau es teicu, cilvēks bija kaut vai tā minūte vai 5 vai 10, viņam varēja iedot labāko, ko viņam varēja iedot. Un viņš nākamgad lielā respektā. Un to gadījumu visi atcerās. Un ir bijuši tā, kad es esmu tajā laikā uz Justu braucu spēlēt. Es nevienu algu nedabūju no Justu. Es visu savu algu devu apsargiem, lai vēl varētu pusstundu ilgāk spēlēt. Redz, tu investējies, lai būtu labs. Pat tajā laikā, man liekas, tie lati bija 70 vai 100, ko maksāja. Es zinu, ka es tādas emocijas par tādu naudu nenopirkšu. Un tad man ir lieliski iespēja nopirkt. Pasties, un tad mēs vēl joprojām gadi pagājuši un par to runājam un atceramies. Tā ir dzīvē tādi mirkļi vai sajūtas, tu viņus īsti nevar nopirkt par naudu. Bet ir arī bad long stories bijis, kur tev ir 7. diennakts, kur tev... Atceros, Rīgā bija Eiropas čempions BMX-ā un jābrauc aicinu uz televīziju, uz sarunu vēl. Man iet jau 5. diennakti, es nevaru uzkāpt uz tiešraidēm, es to TV asins. Dedz reāli ārā. Tur ir tā, ka tev ir pēdējais, tu saproti, bet es tā dzīvoju uz pilnu vai neko. Kaut vai tā būs pēdējā diena, bet viņa būs labākā diena. Jā, maksimāli atdeva. Jā, maksimāli. Es to pilnībā saprotu, jo, man liekas, dzīve ir viena unikāla pieredze. Tev ir jāņem un jāķer visu, ko tev vienkārši dod. Jā. Protams, tas var citreiz sev kaitēt, bet spiest līdz maksimumam, jo labāk ir atdot visu, un pat ja neizdevās kaut kas, ir ok, bet tu vismaz zini, tu pamēģināji. Tu zini, kur ir tavs limits, nekā, iedomājies, tu nodzīvos visu atlikušo mūžu, un tad domās, kā tur toreiz būtu bijis, ja es būtu aizgājis. Tu jau nevari laiku patīt apakaļ. Nekad vairs. Tas moments, kas bija tagad, tev vairs šodien viņš nebūs. Pareizi, tas ir tā kā kaut ko iemet upē, un tas aizplūst. Viss. Tu iemet makšķeru vai neiet. Jā, pareizi. Vai tu ieliec pareizajā ligzdā vai neieliec? Ir kāda dziesma, kur tu nekad nespēlētu? Tā nav tā, ka kādreiz jau uzliec šito, un tad atslēj šito gan ne. Gan jau ir, kad bijis, bet par tām dziesmas likšanām vispār ir interesanti, jo, tu kā DJs, tu jūti, piemēram, 100 cilvēku telpā, tu jūti, uz kuru vilni ir tie apmēram, vismaz 90 cilvēki, kas tusējās, viņiem ir afigēni labi, ko tu spēlē, un tu esi uzķērs visu, un tad ienāk cilvēks, kur viņš jūt tikai sev, ko viņš grib. Un viņam nepatīk tas, ko skan, viņam liekas, es parasti tik reti, kad nelieku, un šits man izstāstīšu vienu gadījumu, kad vienreiz saņēmos, uzliku, es atceros, bija tur tāds privātais pasākums celtniekiem, un pasākumā viens nāk, viens ritīgi, visi dejo, visiem ritīgi happy, tik labs tusiņš, un viens nē, man nepatīk, man viss besī. Es cilvēkiem, viņš jau atnāk, es jau cilvēkiem parunāju, vajag skūteri, atceries, how much is the fish? Es rītīgi, tas bija kaut kāds 11 gadus apgājis, bet es vēl to momentu, kā šodien atceros. Un man tā dziesma nav nolādēja.
labi ir uzlikšu. Jā. Tādā pīķa stundā, kamēr viss tusējās, iemači, visi noiet malā un paliek viņš viens. Un zini, kāds fināls bija? Viņš man pasaka skaļi. Kas tas par sūdu skan? Viņš varbūt pats, nezinu, viņš gribēja pats no atbildības bēgt. Ej, tu dos, tas vienkārši. Jā. Redz, viņš saprata, cik īstenībā tas ir grūti kontrolēt pūlu un nolasīt. Tas, ka varbūt mums katram ir savs darbiņš, es taču tev neiet klāt. Kačā savādāk. Tur jau tā lieta, tāpēc, ka, ja kādam tas jau ir normāli, vienmēr būs, mēs klubā ir daudz cilvēku. Vienmēr būs kāds, kuram nepatīk kāds dziest, tas ir pavisam normāli. Bet tajā, redz, viņš saskārās ar realitāti. Viņš dabūja... Labākais, es dabūju sev atbildi to, ka paliec pie savējā, kad nevajag tomēr. Tā ir tāda, īstenībā tēma, kas tagad vēl kāds līdz vienalga, kas notiek, balītē DJs ir vainīgs. Pie visa. Ir citreiz bijis tā, kad es ļoti labi atceros, bija dzimšanas dienas svinēja to Vācijā, man liekas, kad šito te vācu dziesmu. Jā, redzi, tu notrāpīji. Varētu saucās, bet es zinu, jo viņi bija tajā brīdī Vācijā aktuāli. Jā, tā bija arī bērnībā, viņi pa MTV skanēja. Bet tajā ir moments, kad tu uzliec, kad tu pacel to, ir, ka trāp, Bet īstenībā es tev arī jautāju, lai tu uzliec dziesmas, jūtos vainīgs mazliet. Nē, tāpēc ir moments, ka tiešām var trāpīt. Šis būs vai procentuāli ir tusiņš, un es redzu, ka tā dziesma pacels tos cilvēku grupiņu, un tā grupiņa pacels tos pārējos. Jo tur visu laiku ir jāčeko. Visu laiku tu skaties perimetru, lai skaties, jo tādas nianses laiku vēro, kaut vai lielajos klubos esītī tajā laikā, es redzu, viss sēž. Pats sākums tu spēlē, un tu skaties uz zem galda kājām, kuras kustās, pie kuras mūzikas kustās. Viņam sāk patikt. Tā kājiņa, kas kustās zem galda, jau pēc 2 dziesmām jau kustās jau danceflorā. Un tad tu lēnām sāc makšķerēt viņus, vilkt ārā. Stratēģija. Jā, ir daudz tādas lietas, tādas nianses, kur tu visu laiku pēti un čeko perimetru. Jā, kas tev būtu domājis, ka DJam jābūt arī ritīgākam stratēģim, jādomā uz priekšu, jeb makšķernieks kaut kāds. Nav viegla lieta tā nakts dzīve kā tāda. Kā tev liekas, kas notika? Kāpēc Saldū pazuda nakts dzīve? Mums bija vairāk klubi, mums viss kaut kas domā, Covids pie vainas? Viennozīmīgi, jā. Tieši pirms Covidā decembrī atvēru pēdējo no klubiem. Tas bija Hot klubs, kur decembrī atvērām, bija weekendi, kad mēs, mums ir soldauts, mēs nevaram pat nevienu vairs ielikt, mums tik pilns klubs, kad mēs nevaram ielikt, mums pat bija weekendi, kad un pēc Covid reiz viss nogriezās. Tas pēdējais klubs bija tik īsts, tas bēbīts tik ātri nomira, kad tikko piedzemdēja decembrī un martā bija. Bet anyway, man bija tā pīķa stunda, tāpat es visu kaut ko darīju, jo nevienmēr viss iet pēc plāna. Domāju, kaut ko metīšu nost, tagad klubs pienāks klāt, sākšu vieglāk dzīvot, un kad tu to pasaki, tev dzīvojies priekš tā, kad šits izrādās klubs vairs nav, tagad jādomā plāns B scenārijs cits, bet tajā laikā es jau biju tajā, ja es pirms tam biju tā, kad devu pēdējā dienu, tas bija tuvu tam, man bija potīts, iepampušas tāds, kad 2-4 kājām tev guļ stāvoklī. Tu esi tik mazs, ka tev potīts ir tik liels, ka tu bišķi pamiešģīji viņas visus tev lūs bez maz vai puši. Un tu sev iedevi to, ka man apmēram šī pēdējā sezona manam ķermenim es reāli sajūtos to, ka tā ir pīķa stunda, jo tādā maucienā ķermenis jūt, ka viss ir dēd. Tad pienāca Covids, tad, kad es atceros to momentu, tas bija kārtīgs blieziens, tāds ritīgi pa seju tā iedeva, kad ritīgi, tu aizgāji spogulī pasties, ir zils acis, jāsāk lēnām dziedēt. Bet paskatījies atkal no otras puses, man sākās atvaļinājums. Man ieslēdzās tāds, kad sākās atvaļinājums. Es atceros to momentu, es gāju, ka Maksimā vēl sāka jau ar pasītēm, dokumenti sāka laist iekšā, un es gāju iekšā un pretī nācu, man vienkārši nezināju. Tāds maz zināms cilvēks, es viņu uz to neuzzināju, bet viņš man saka, debils, ko tu smaidi?
Es saku, man smaids un grib un smaidi. Pareizi. Vispār stulbs komentārs kā tāds. Jā, bet, redzi, tas bija viņu iekšējās sajūtas, tās nebija manas sajūtas. Un redzi, ir kaut kādas lomas spēles nospēlēs, kur citam varbūt trāpījās, un es ar viņu nevaru vainot, jo viņam bija problēma, man tajā brīdī nebija problēma. Bet viņš gribēja projicēt savu problēmu uz tevi. Jā, bet super laiks, es varu pateikt, ka Covid laiks bija man viens atkal, viņš bija savādāks, bet viens no arī the best. Laikam, ko jābūt pateicīgam par to laiku. Jo es kaut ko zaudēju, bet daudz ko arī ieguvu. Man bija beidzot laiks sakārtot daudzas lietas, ko es pirms tam tajā skrējienā visu laiku krāmēju plauktiņā, tur kaut kad. Tad beidzot mēs ar mazāku komandu palika kafejnīca. Ļoti daudz cilvēku bija jāatlaiž, bet kā arī es pie galda arī pateicu, es saku, paliks spēcīgākie, kas bija raksturā pirms tam parādījuši. Mēs ar 6 reizes mazāk cilvēkiem izdarījām. Daudz vairāk. Jā, pareizi. Tas ir pacēlām svars. Pacēlāt svars. Tas ir īstenībā Covid arī man personīgi bija veiksmes stāsts. Dēļ Covid pārvācos uz Latviju. Starp citu, šodien es esmu 5 gadu un 1 dienu jau Latvijā. Jā, man viegli atcerēties Valentīna dienu. Pavisam vienkārši. Un man bija tas pats, es arī uzsāku darboties tieši Covid laikā. Es redzēju, ka ir caurums, ir līgas, kurā iespraust, un tie bija online treniņi. Tu jau nevarēji cilvēkiem tikties, un es to vienmēr gribēju darīt. Es domāju, kāpēc nepamēģināt vienkārši. Neizdosies, beigsies Covid, braukšu atpakaļ uz Vāciju. Ko man ko zaudēt? Un redz, kas neriskē, tas nevinē. Tā kā ne viss ir tik drūms, kā varbūt liekas. Tev vajag atrast pareizo likšdiņu. Tieši tā. Jo mēs jau esam tādi cilvēki, saku tā laika cilvēki, ko nozīmē, ja durvis ir cieta, mēs kāpjam pa logu iekšā. Jā, vai izsit caurumu kaut kur. Kaut kā tiks iekšā. Tieši tā. Kā tev liekas vispār par, redz, arī tagad, kad kā nakts dzīve īsti nav saldu, kāpēc vispār saldinieki kā tādi, ja mēs atskaitām pilsētas domas rīkotas, jeb turisma informācija centrs, īsti nesaprotu, kas to rīko, bet, teiksim tā. Ja mēs atskaitām tādus pasākumus, paši saldinieki neko īsti neuzņemās. Labi, tu esi izņēmums. Kāpēc? Arī noteikti spuļķīts, ne? Jā, nav nodots tālāk. Nodots. Bet tad no otras puses visi sūdzās, ka nekā īsti nenotiek. Ko nozīmē, ka nekā nenotiek? Varbūt tu neinteresējies, attiecīgi, cilvēks neinteresējās. Bet tas, kad tāds gausums, es nezinu, es paskatos uz, nevar jau salīdzināt, protams, pilsētas, cits ir varbūt vairāk uz izklaidi orientēts, bet tā arī īsti nav. Kāpēc tas gausums ir tā kā? Tas nav tikai saldu, tas ir... Cilvēki ir tik, cik viņi ir, un pie tās mazā cilvēku daudzuma ir izvēle, ir palikusi vienkārši lielāka. Mums ir kinoteātri, izklaides industrijas, fitness ienāca iekšā, cilvēki paliek varbūt, pēc tā Covid sāk novērtēt to, kad Covid laikā bija tie pasākumi, kad uzblēzās, es tagad, ja paskatos, man līdz 8 bija tusiņi vienkārši, kad tur korporatīvē vēl kaut 8 jau davāja vēl pēdējo dziesmu. Tagad cilvēki, tie paši, kas kliedz 8, mēs 12 jau beidzam. Un cilvēki laikam saka, varbūt to laiku, un protams, tas, ka tu esi pirms tam kačājis līdz 8, cēl svarus līdz 8, un tagad tev nav ļauts līdz tiem 8, bet ir ļauts celt līdz tiem 10. Tu jau pieredzi. Tu maksti, bet tev līdz tiem 10 jāskačā vēl vairāk ir. Bet ir saguruši, cilvēki ir tādi, tas varbūt ir tas piesātinātā vide, jo, kā es vienmēr salīdzinu, arī izklaides industrijā, tagad ir tik daudz tā industrija, tieši tas pats, kas tu mazā veikaliņā ieeja, tu zini, ko tu gribi paņemt to, bet ieeja lielveikalā, nezini, ko paņemt. Un tieši izklaides iespējās ir tieši tas pats, nevis nav ko darīt, bet ir tik daudz ko darīt, ka tas cilvēks ir apjūts pie tā plaukta. Vajag apakaļ vienkāršāks laiks. Bet ir tas, protams, arī grūti ir saņemties kaut ko uzorganizēt pašiem, jo vienmēr tas būs kaut kāda veida finansiāls un laika ieguldījums. Un nav, kā mēs redzam, ir diezgan neskaidri laiki vēl joprojām, un tāpēc varbūt citiem tas risks neatmaksājās. Jo tajos laikos jau biznesu vai kaut ko tu varēji uz kaut kādu 10 gadu būvēt. Celt, ka tur kaut kāda nākotne veidos. Tagad
neviens nevar pateikt, kas būs nākamgad topā. No darba vai vienalga, kurā industrijā, vai lauksaimniekam būs labi, kas būs labi. Īstenībā, ir grūti, pat ja tu seko visam līdzi, un es iesaku katram cilvēkam, kas darbojas savā nišā, ir jāsako aktualitātēm, jo, ja tu paliec uz vietas, tu jau atpaliec īstenībā. Tur nav tāda stagnēšana. Un tad tu sāc vainot. Pārējie ir nenāk, bet īstenībā tu jau esi tas, kas... Jā, jo tu neturies līdzi, un es domāju, ar tiem pasākumiem un kaut vai saldus kulturālā dzīve un viss pārējais ir jau līdzīgi, tad, ja tu pats arī neuzņemies un neko nedari, nesūdzies, ka nekā nenotiek, jo neviens tev nav parādā. Jā, kaut ko rīkot, kaut ko dot, to dara saldus doma. Tur jau tā lieta. Jo, man ir, ir bijis pasākums, kur, piemēram, neatnāk cilvēki. Kāpēc jūs nenāk? Es grauzīšu sev par to, ka es esmu bijis kaut kur neesmu atradis īsto vietu, lai viņi atnāk. Es esmu laimīgs pie tā, kad tu domā, ko es tur varbūt ne tā, varbūt reklāmas nav nostrādājis, varbūt tur kaut kas ir jāpamaina, varbūt kaut kas tāds. Un tas cīnīšu sevi. Tas tikai tu kačājies ar sevim, boksē ar sevim. Tas ir tas pats, ko mēs arī pirmīt runājam, tā ir tā kļūda analizēšana. Ir ļoti labi, ka tu pats arī uzņemies atbildību, tā teikt, pats uz sevi. Jo tik, kā jau mēs nospriedām, tas nav varbūt tikai saldo, tas ir daudz mazpilsētās un laukos ir cilvēki slinkāk kaut ko rīkot, un tam ir dažādi iemesli. Bet turpretī daži indivīdi, Facebookos komentēt, un visu tur viņi ir ļoti aktīvi. Vienalga, vai kaut kas notiek vai nenotiek. Pat arī, ja es palasu kaut vai labas ziņas, kaut kas foršs saldo notiek, nezinu, ielas remontēt, pieņemsim, un vienmēr atradīsies cilvēki, kurš domā, tur nezinu, dabu posta, kādreiz viss bija saldo labāk, un visādi šādas lietas. Ja tu kaut ko rīko, ir slikti, un ja tu kaut ko nerīko, arī ir visiem slikti. Tieši visam nesen dzirdēju ļoti labu atbildi šito te. Vai tas cilvēks, kas komentē, ka tas ir sūdīgs, vai pats savā jomā ir top 10 pasaulē? Jā, īstenībā, vai Latvijā. Bet vispār zini, par ko tu runā, vai viņa komentārs, jo visi komentāri jāņem tikai vērā. Tikai savā jomā, ja tu komentē citu jomu, vai tu pats savā esi top 10 Latvijā, vismaz, ja ne pasaulē. Jā, un redz, tu atļaujies kritiku. Protams, kritika ir vajadzīga, bet citreiz tas ir vienkārši aizskaroši. Jo, kad es palasu, ko mīļie saldinieki viens otram raksta, liekas, mēs dzīvojam mazā foršā pilsētiņā, nav mums visiem vienam otram jāpatīk, bet mēs varam mierīgi sadzīvot. Tas ir, ko es arī novēroju, tas, piemēram, koncerts, uzstājās mākslinieks vai kas, pirms vēl nav beidzies, jau cilvēki pieceļās iet ārā, vai, basketbola spēle. Ja mūsējie zaudēs, uzreiz jau daļa jau būs izgājis pirms spēles, galīgi garām. Bet pateikties par to, kad viņš ir ieguldījis treniņu, ka viņš ir darījis visu, smagi strādājis visu to nedēļu, mēnesi vēl, lai tev būtu kaut kas interesants, viņš ir darījis visu, lai būtu. Bet ja tu nevinē... Bet tā ir, ja tu pasties kaut vai Instagramā storijas, tagad notiek olimpiskās spēles, Latvijas hokeja izlases spēlē, divi mači ir bijuši līdz šim laika punktam, un arī pirmā spēle pret Ameriku, visi liek storijas, aiziet Latviju, un pēc laika pazūd tie storija, tik līdz Latvijas zaudēja tā viss. Tur bija labi momenti, labi arī cīnījās, super paldies par tādiem momentiem, kur tur bija labs, kad mēs mākam atrast tās blusas, bet to, ir kaut kādas divas sliktas lietas, tās mēs pamanīsim vairāk nekā 100 labas lietas. Jā, tu zini, kā es šito principu skaidroju. Man patīk salīdzināt sūdmušu un tauriņu. Jā, sūdmuša dzīvo sūdčupā, un tauriņš dzīvo uz skaistas pļavas, kur ir zied. Un kas notiks, ja viņus abas vietām samainīs? Tātad sūdmuša pat viskaistākajā pļavā meklēs tikai sūdus, un tauriņš tajā sūdčupā meklēs ziedus. Redz, tā ir ar cilvēkiem. Tas viss ir dienas beigās, ko tu vēlies saskatīt. Kas ir tas, ko tu meklē? To sūdčupu jau tik un tā treneris, viņš meklēs, kur ir tās problēmas vēl, un viņi paši saprot, kur ir bijuši, mēs tālāk darīsim šitā vēl kaut kas. Tā es tieši biju ar bērnu, biju uz to futbola maču, kur bija arēnā uz to pēdējo spēli. Un tad tur arī mēs zaudējām, bet spēle bija, man vienkārši norauja jumtu, un bērnam arī, pa to atmosfēru visi krūta, un tik krūta. Un tad tie komenti, zin kā, kur tu nemāki spēlēt vēl, un es tieši domāju, es tā ejot projām pie sevi un domāju, būtu vienreiz čempionātu uztaisīt, ka tie
tribīnēs sēdošie spēlētu un ārā komentētu tie profesionāli, sēdēt tribīnēs, samainīties lomām. Jā, tas ir, redzi, visi ir viegli kritizēt, ja kādam kaut kas neizdodas, un tad vienmēr visi ir eksperti. Nē, vajag arī kritika, jo, savukārt, es nezinu, kā tev, man ir bieži vien kritika palīdzējusi, jo tas tev dod, tu gribi parādīt, ok, tas, tu uztaisi analīzīt, tiešām es tur nokļūdījos, mans fails, bet, kad tev pasaka, tev neizdosies, vai tas tev ceļ uz augšu. Jā, tas ir pilnībā normāli. Tas ir labs zinuls. Ir ļoti bieži kaut kāds negatīvs komentārs, kā tu to enerģiju uzņem un kā tu viņu pārveidot. Tas var tev motivēt. Galvenais nesalūst sevī tas, ka man teica, ka es slikts. Jā, es esmu slikts. Runā, ka tu esi slikts. Ja tu dos vārdu tam, ko tu runā, tad jau tu laikam arī esi slikts un esi tā komentāru vērts. Bet tas ir taisnība. Tev neliekas, ka labi, mums ir principā saldu ir viens liels pasākums gadā. Tā ir saldas saule, ja neskaitām pilsētas svētkus. Un tev neliekas, ka saldas saule pēdējos gadus ir vienāda? Pagājušais gads tā skatoties. Apmeklētības ziņā, man liekas, pagājušais bija vairāk. Bija izšāva, izšāva, bet, protams, prasītos kaut kas tāds. Es tagad biju Popielā šajā nedēļā žūrijā. Es teicu, man patīk, kad ir šovs un ir tas wow efekts. Jo tas ir, tā kā vakar, piemēram, bija Valentīna diena, patīk, es pats no rīta līdz vakaram biju kafejnīcā uz vietas, lai pielikt no sevis kaut kādu to pienesumu pie komandas. Un tas, ka tu saņem vai tev atnes ēdienu, un ir ne? Tas cilvēks, un tas ir svarīgākais pasākums, lai būtu tas wow, tas no mākslinieka vai no pasākumā, vai, nezinu, tur ir tāda skatu uzbūvēta, tādas gaisas, vēl kaut kas, ka tas katrs cilvēks ir savā vietā, vai skanējums ir tāds, kad wow, tur mākslinieks. Svarīgi ir tas wow efekts. Jo tas ir tas, ko tu gribi no dzīvās mūzikas. Jā. Jo tas ir tas moments, ko es samaksāju. Es pat ne tikai samaksāju, es esmu iztērējis savu laiku, un ko es par to saņemšu. Vai tas bija tā laika vērts? Jo tagad mēs dzīvojam tādā laikmetā, vai tas bija tā laika vērts? Jā, īstenībā, tu to labi pateici. Jo es arī bieži skatos uz to, kā pasākums tiek reklamēts. Un Saldas saulē afišas pēdējos gadus, ja tu iegooglē, vienkārši izstāsta līdzīgas. Man liekas, viņi pat neieguldās. Es nezinu, kas to rīko, nezinu, ko tu dari. Es negribu nevienu aizvainot, tas ir tikai mans neitrālais viedoklis. Es domāju, ka tas ir diezgan, protams, subjektīvi un objektīvi reizē, jo es nepazīstu šos cilvēkus un man nav ne jausmas. Bet afišas vienādas, tad vēl šie stāsti ar vecām aprocēm varam ieiet iekšā. Okay. Tas arī liekas, ka arī tur jāpiestrādā pie tā. Bet īsti tā, man kaut kā liekas tam festivālam lēnām. Man prieks, ka pagājušajā gadā viņš bija izdevies, bet zūd identitāte. Tas bija roka mūzikas. Tas ir tas, ja mēs savalkam kopā ar iepriekšējām tēmām par alternatīvo kultūru, kas man ir sirdī tuva, un Saldas saule kādreiz līva un viss pārējais. Ja? Un aizvien tālāk no šīs, man liekas, alternatīvās mūzikas iet Saldas saule prom. Varbūt tas ir arī mērķis, un es par to nevaru pārmest, bet viena no manām kodola atmiņām ir Saldas saule 2011. Es nezinu īsti, jāpārbauda pēc bildēm. Man liekas, 2011. gads, kad Lordi spēlēja, un man liekas, tas ir vislielākais mākslinieks, kas bija bijis. Un tajā pašā laikā, hypes bija liels. Un tajā pašā laikā uz mazās skatuvītes tur pāri upītei spēlēju es ar savu grupu. Un tur bija tā, ka aizkavējās Lordi, un cilvēki gribēja klausīties mūziku, un viņi nāca pie mums. Tas bija super koncīts. Stāsts par to, ka tika dota ar iespēju tiem jaunpienācējiem, tām mazajām alternatīvām grupām, jo kā roka mūzikas festivāls ir jau par to kultūru, ja? Tika dot iespēju spēlēt un izbaudīt, kā ir būt tajā festivālā, kas tev nomotivē vairāk, un man joprojām ir iesēdies atmiņā. Un redzi, tagad tā, man liekas, vairs nav. Tās grupas un visi tie jau ir zinām. Un es pazīstu arī Latvijā, ir tātad šī scēna. Nav tā, ka neviens vairs netaisa mūziku alternatīvo. Tā ir, bet vienkārši netiek dota tā iespēja. Garš jautājums. Bet vienkārši, es gribēju dzirdēt tos tavus 2 centus, ko varbūt, kā tev liekas, kā Saldas saule, kādā virzienā būtu jādodās, kas ir tas, kas, kā varētu uzlabot šo pasākumu? Man pavisam vienkārši, kā jau visur tas pasākums, viss maksā.
Visur priekšnieks noteicējs ir kasīte. Kasītē, lai var pēc iespējas vairāk savākt cilvēkus. Tas ir pirmais zinums mūsdienās. Ir sevišķi, kad mēs to cilvēku daudzumu sadalām, rock cilvēki, tur nezinu, hip-hop, tur vēl klasiskā vai tur nezinu, tur vēl. Viņi ir maz. Atsevišķs. Tāpēc, ka tā ir niša, kasīt nepiepildīt. Jo tur ir tā lieta, laiks ir mainījies. Cilvēki ir mainījušies, cilvēki palikuši mazāk. Cilvēkiem ir, pirmkārt, cilvēki palikuši mazāk, festivāli palikuši vairāk, bez Saldus saules vēl ir festivāli. Senāk konkurēt. Un tur pat 100 punkti. Viņi mēģina izmakšķerēt skaļākos vārdus skatūs. Nesaistīt ar roku. Ja rokā būtu varbūt tā, kad būtu kaut kādi, 10 spilgti cilvēki, kas savāktu pilnu Saldus sauli, ar kasīti ir viss kārtībā, ar festivālu viss ir kārtībā. Viss ir, kā es arī darbā saku, mums visiem viens priekšnieks tā ir kasīte, kas regulē sistēmu. Tu īstenībā ļoti labi paskaidroji, tu man iedevi sirdsmieru, un tagad es varbūt no vienas puses saprotu. Tādā veidā izveidojās vienīgais. Jo tad jau tajos laikos, tā skatoties, viņš bija aktuālāks. Viņš bija aktuāls, roks notikās, nebija arī tik daudz tie festivāli, Saldus saules tā momentu, to skatu bija viens no lielākiem. Tad viņam sanāk konkrēti tik daudz lieliem, jo ir tiešām tik daudz milzīgi festivāli, labas kvalitātes, un tie cilvēki ir tik, cik ir, un viņš jau sāk izvēlēties. Jo tas nav tikai par savu. Kaut kā bija superkauss, bija motokross tajā laikā, kad mēs tur spridzinājām. Motokross bija nenormāli apmeklēts. Tur bija šoviņi vēl viss, bet cilvēki pilns, ar ko viss beidzās ar to, kad ienāca interneta laikmets, palaida laivā vasarā, it sevišķi, ja tev motokross trāpās ar saulainu dienu, tu var laivā nostīties, tur ar bičāt, sekot līdz tam. Un tas atņēma, viņš mākslīgi pieaudzēja auditoriju, bet atņēma pasākumam vispār jēgu, jo uz vietas cilvēku nebija. Kāpēc sportists olimpiādē vai vienalga vai basketbolā saldu vai tukšās tribīnēs vai pilnās ir pavisam divi dažādas lietas. Ja būtu tukšs tribīns, cik ilgi spēlētāji ar tādu atdevu spēlēt? Ir tas 7. spēlētājs ir svarīgs. Un ja tas 7. spēlētājs nav, tad Tas ir tā lieta, kad man vienkārši veidojas to Saldus sauli. Kāpēc es to ņemu kā piemēru? Tas ir festivāls, ko es vairāk laikam esmu apmeklējis. Un ir tas, ka veidojas disonance. No vienas puses, kā jau tu teici, kasīte ir noteicējis, tātad vairāk mainstream mūzikas. Bet Latvijā ir festivāli ar mainstream mūziku izpildītājiem, kaut vai pats Summer Sounds, kas notiek nedēļu vēlāk, man liekas, vai plus mīnus ap to laiku. Un noteikti Saldus saulē nav tas budžets, lai konkurētu. Līdz ar to viņi ir iesprūduši. Viņi ir pa mazu, lai konkurētu ar lielajiem, pieaicināt lielos māksliniekus, ko viņi laikam arī vēlās darīt, kas nozīmē, ka viņiem būtu jātaisa rebrandings, vai arī, varbūt viņi varētu atrast nišu, un, kā es minēju, arī dot iespēju mazākiem māksliniekiem, jo daudz spēlē pa velti. Es atceros, es tajā laikā vispār Pauliņu spēlēju. Man galvenais bija tā iespēja, vai arī atrast kaut kādu savu nišu un mēģināt augt no tās. Un tāpēc man ir žēl, jo es vēlos, lai Saldus saule, lai mums ir festivāls, ar ko lepoties, tik vēstures bagāts. Bet man kaut kā vienkārši no malas stāvošam cilvēkam, man liekas, viņi ir iestrēguši par to. Es saprotu, viņi vēlās to mainstream, bet tā vēsture ir savādāk. Un tad ne šis, ne tas, jo tu neiekaros mainstream, ja tu nereklamēsies. Un man liekas, Saldus saule, visu, ko viņi reklamējās, izlīmē lielos plakātus. Tur jau tā lieta, varbūt tev ir taisnība no tā, kad koncentrējās uz lielu kasi, bet aizmirst par to mazo. Varbūt tā mazā grupa uz šodien viņa nav, bet viņa varbūt būs dēļ tā, viņa pēc gada vai pēc 2 gadiem. Viņa, jo tas tieši tas pats, kas ar Donu. Atceros Ciecerē, bija zvans, neatceros no menedžera vai kas bija. Kāds honorārs 300 lati. Oi, pa 300 latiem? Nē. Viņš tik īsā periodā paņēma menedžeru, visu sakārtoja tā, kā vajag. Viņu tik milzīgi izspridzināja, tā izšāvās, ka tas 300-nieks uzlidoja man liekas, par 10 štukām. Es atvainojos, es nezinu konkrēti tur tos ciparus, negribu samaloties, bet viņš uzšāvās kosmosā, un tāpēc tur jau tā lieta.
Varbūt jābūt pat, ja Saldus akselerāts klausās, tad varbūt tiešām ir vērts padomāt par jaunajām iespējām. Tā ir tāda lipīga situācija, no kuras tikt ārā. Jo tas ir tas moments, kā jau teicu, tev bērnības valkās tas Saldus saule, tas vārds, jo iepriekšējā gadā es speciāli ņēmu mazos līdz uz pasākumu, mēs nocējām līdz man bērnam jau ir 5 un 7. Mēs nobalējāmies līdz kādiem 2. Es redzēju, īstenībā daudz vecāks ar bērniem, kas ir forši, jo man tas arī patīk Samersā, un daudz paudzēm ir ko darīt. Tas ir pats labākais. Atskatoties es atceros savu bērnību, kad tur gāju, un tas viss, tas skaņa, tas ceļš, ejot, es speciāli atstāju tālāk mašīnu, lai varētu iet ar kājām, izbaudīt, ka tie cilvēki masas iet. Tur tas man atgādina arī, kaut vai lielajos klubos esītī, ka spēlēju, kad zinu, ka es piebraucu, tu nes iekšā tās plaši atskaņotājs vai DJ lietas. Tur jau tā skaņa, tā enerģija, jau tas bass jau ārā skan, rindas stāv ar cilvēkiem. Vienkārši, wow, tas ir kaut kas tāds. Man patīk tas arī Vācijā, kad mēs ar Čomu gājām arī uz tādiem metāla koncertiem, visu kaut kur, kad tu pie liela kluba, tu jau ārā, tur cilvēki vācās tā atmosfēra, tu dzirdi iekšā, kā skaņojās bundzinieki ģitāris. Tas vibes, tā atmosfēra ir ļoti svarīga. Tieši tā. Tagad par šito te ēdienu, kad tas, ko taisīja pēdējās maizītes. Kas bija? Galets maizītes. Jā, galets, jā. Vai tīru uzliktu, vai uzlikt, piemēram, kas tur bija pa garšām. Tur bija rieksties ar šokolādi, pistāciju un baltājus. Un tieši tās jau ir tās pasākumu garšas. Tur tas troksnis vēl viss, tās ir tās garšas. Tā buķēt. Tā kā tev tā galatīte garšo, tā arī tiem cilvēkiem apmeklētājiem garšotas pasākums. Tās visas sadaļas, tās ejot gatavošanās, pucēšanās, ģērbšanās, vēl ko. Tas viss, vēl kāds kopā. Jā, jo tas Covid laiks labi parādīja, kas ir pasākums. Jo tā kā es teicu, mums tur bija jau nezinu, cik gadi atpakaļ tieši bija ar diskusiju ar policiju par šito te. Es saku, jums liekas viens pasākums, bet vai jūs esat aprēķinājis, ieskatījušies dziļāk tajā visā pasākumā? Meitenes grib sapucēties, viņas iet meklēt, tērē naudu kleitās, grib labi izskatīties, frizūras, kosmētikas vēl, džeki iet tur, zin kā, tur arī gatavojās, tur dāmai ar randiņš, jauns biks, labi, džekam retam, bet tas process, tur jau tā lieta, tas viens pasākums ievelk vēl vismaz 11 lietas, kur patērē kaut kādas lietas, vai naudas atstāja, vai vēl kaut ko, vai iet kaut kur paēst pirms tam, vai tas ir daudz dziļāk. Tā ir daļa no tā visa, ko daudzi neredz. Redzi, tas, kā jau principā mēs ļoti labi iepludināsimies nākamajā jautājumā. Šādi pasākumi veicina turismu, un tur ir ļoti daudz vēl, ko Saldus nopelna klāt. Nodokļīšos visādi citādi, visādi vietējie uzņēmēji tiek atbalstīti. Tas ir tas, man liekas, par ko pārāk maz aizdomājās. Un ko es esmu pamanījis, arī pie mums brauc ļoti daudz viesu no visām Latvijas malām, arī tautā atpazīstam cilvēku vai vismaz sociālos mēdījos. Un ļoti bieži atbrauc pie mums, patrenējās, uzfilmējam podcastu, un vienmēr klasiskais jautājums, ko tad Saldu var redzēt, un ko tad Saldu var darīt. Kas mani noveda, Zigi, ja tev tā pajautātu, kāda būtu tava atbilde? Saldu daudz, ko redzēt. Svētdienā. Svētdienā. Kas būtu? Teiksim, pie tevis atbrauc tagad Lauris Reiniks. Jā. Un viņš davai, Zigi, pēc treniņa aiziesim. Ko mēs varam apstīties Saldu? Sveiki, Laurim. Šitais es jau esmu gatavojies, jo arī kafejnīcā es jau redzu, 90% man liekas, ka pazīst vietējos, un redzu, kur ir iebraucēji, kur nē, un es redzu, kad ir jaunas sejas. Es vienmēr, paldies Saldus tiks centram, kas ir labi sagatavojuši ar programmiņas. Tev mums jāaiziet uz tiks pakaļ. Saldus tiks, ja jūs klausaties, es te neredzu nevienu programmiņu. Bukletiņi ir par Saldu, par notiekošo, viņi jau ir diezgan advancēti, un jau taisa jau pasākumu plānu, kur ir gada plāns, skatījos, ka jau ir jau printējās, jau
gan ne tikai pasākumi, bet arī vietas, kur apskatīt, kur palikt. Tas ir labi. Un arī mums kā uzņēmējus, kur viņi reklamē, ka tur var aiziet paēst vēl kaut kas. Tā kā ir. Tā kā es saku, kā, ja es noteikti, es nezinu 100%, kas notiek kača klauciņā, tad ir lietas, kur redz to savu kaut kādu, tā savu skatu leņu. Bet ir vietas, kur apskatīt. Mums tagad, kur saldumi jauni pludmali taisās ziemas laikā perfekti. Es sīkajiem esmu bijis jau. Es esmu dzirdējis labs atsauksmes, to es vēl neesmu pats redzējis, jo es te bungurājos iesprostots. Tā kā mums būs jātaisa ekskursija. Jā, principā es esmu vai nu te bunkurā, vai nu es eju pie tevs paēst. Es nesūdzos, man tā dzīve patīk, bet man ir bieži vienkārši tas, ka es gribēju, tu esi kultūrai tuvāks, tev ir rokas pulsa, lai tu man izglīto. Jo man bieži tāds, labi, es varu pateikt, kur aiziet paēst saldu, bet kaut ko redzēt, nav mums milzīgs kalns. Nav mums, es nezinu, tas un tas. Jā. Tagad ir uz Valentīna dienu centrs smuki, ir sataisīts iekopts, un tagad arī tieši redzu, ka kafejnīcā jauni cilvēki nebijuši vēl, un vakarā tieši ēd, un pirms vakariņām varbūt varat vēl pakavēties saldu, jo tagad mums ir centrs, ir sagatavots Valentīna dienai, varat aiziet kādu smuku, ka mēģinu to katram cilvēkam par to saldu arī pastāstīt vēl kaut ko, parādīt, karti parādīt, izzīmēt, ko es tā kā iesaku, tur tas pie Ciecernieka skatu tornis, vasarā viņš savādāk izstāsta, ziemā atkal pavisam savādāk, iesaku aiziet. Es īstenībā, tu liki man aizdomāties par vienu lietu, ko tā, kad mēs tikko pārvācāmies ar Kitiju uz saldu, ko mēs aizdomājāmies, mums bija viena pastaiga arī šī tādā te ziemas dienā, mēs gājām caur to centru, ka to vecpilsētas centru, kas tas iekšējais, iekšpagalms, un domājām, cik forši būtu, ja te būtu viss izremontēts, un te būtu skaisti vecpilsēta un viss, un skaties, cik gadi pagāja, 4-5, un hops, un mums tas ir, un tā ir liela uzslava Saldus domē, jūs varat šito izmantot kā izgriezumu, ielikt kā reklāmu, man neinteresē, kurš kurā partijā esat, vai kas un kā, nekāda propaganda, turamies visi kopā, un tas ir īstenībā liela uzslava Saldu. Man patīk, man ir prieks atrasties. Tu dzirdēji, tu pieliki arī savu enerģiju klāt, uzšauj gaisā. Un viss tas aizgāja, man ir prieks, un es gribētu, lai vairāk šādas lietas tiek īstenots, lai tiešām pašam pilsonim ir, pašam iedzīvotājiem ir liels prieks šeit atrasties. Un es gribētu, lai arī, pieņemsim, ja mēs runājam par pašvaldību, lai aktīvāk viņi iesaistītos, zodīties sociālos mēdījos. Es jūs vēroju, starp citu, pirms notika vēlēšanas, ko visi darīja. Man vēl tad bija zālīte centrā, es vienmēr redzu, kas notiek centrā. Visi savos uzvalkos krekliņos iet un filmē video, un es te saldumu to un to. Ļoti labi, un es nepārmetu par to, bet kur tie video pazuda? Kur pazuda tā ikdiena? Pilnībā pazies kādām emocijām un balskrīts. Es gribu, lai cilvēki vairāk rāda, lai mums ir lai nav tāda disonance starp to, kas saldu notiek, tātad kurš tur to roku uz pulsa, un kur tā saldus vadība, kur tas viss dodās. Jo tik fantastiskas lietas, es nezinu. Es varētu reklamēt un reklamēt saldu. Saldu ir ļoti daudz ko apskatīt, bet jāsaprot to, ka vietējiem paprasīt, ko saldu redzēt. Kādreiz es aizdomāju, tieši tā, ja tu paprasītu, cik jūrmalā dzīvošais cilvēks vistuvāk jūrai bijis pie jūras. Viņš neieteiks iet uz jūru. Tieši tā, un tāpēc jau es teicu, tie vietējie jau pieraduši, ka liekas viņiem tas pašsaprotam daudz lietas, bet ir smuki vienkārši. Es saku, kaut vai tādas lietas, kur pumpīts, kur var padzerties vasarā. Man vēl tā bilde ir, kur mazie mēs ar ričkiem minamies, var piestāties, piespiest pogu ūdens teku, viņi jau šļakstās. Tās ir tās tie pipariņi, kas dod to man dzīves. Īstenībā arī ar šo pumpīti, ar šo krānu, ir baigais. Arī forša atmiņa. Es neatceros, mēs nācām, es, Kitija un Ilzīte, mēs nācām no Saldus salas, man liekas. Un zin kā, kāda varbūt rumkoliņa bija iedzerta, varbūt nebija, un baigi slāp, un mēs to tikai izdomājām pa ceļam, un tas bija mums tāds svētceļojums, un mēs nonācām pie tā ūdenskrāna un padzērāmies. Un tādas foršas atmiņas, un tas viss ir saistīts ar to pilsētu. Redziet, cik daudz paietam pumpītim galā, viņš jau pierod. Tāpēc tas pats, kas tu brauc ikdienā ar mašīnu, vai tu ej ar kājām no tā punkta no A līdz B, vai tu brauc ar mašīnu, divas dažādas lietas. Cilvēks pierod pie. Pareizi. Okay, un tagad būs jautājums viens, pie kura cilvēki nav pieraduši. Ko man liekas, es pēdējā laikā, un man liekas, katrs saldinieks par to runā, es gribētu dzirdēt tavu viedokli. Kultūras namu vajag vai nevajag?
Jā, šitā tēma ir tas, Šitā ir baigi karsta tēma. Jā, man ir sevišķi, jo kultūras tam tēma tieši kāpēc viņa beidzās. Es arī biju viens no tiem cilvēkiem, kas varbūt palīdzēja aizslēgt durvis vecajam kultūras namam pie tās neattīstības, kā viņi bija. Žēl, ka varbūt kāds nepārķēra to stafetes, to puļķīti, lai mainītos tas rakurs un tas Titaniks neaizbrauk pašplūsmā tajā aizbergā. Un tāds viņš tur vēl stāv, ietriecies tajā aizbergā un tas pārplikums tajā dzelmē. Bet, protams, visiem sevišķi veciem cilvēkiem tas ir, es teicu, kad iet salda saule, tās emocijas vēl, tas ir, protams, tu bez tām emocijām, jo mēs jau pa lielam dzīvojam ar tām zemapziņas atmiņām. Jā, nostalģija ļoti spēcīgs ierīcis. Tas ir tā zemapziņa ir tā, kas kustina tās smadzenes vēl, un līdz ar to tāpēc ir tik liels tas cepaks par to, ka tā zemapziņa tiem cilvēkiem ir tur bijušas labas. Es saku, viņš bija sauss, tas kultūras nams, jo viņš bija varbūt vienā rakursā, un viņš neattīstījās un nedēva dot iespēju citiem attīstīties. Mums tur viņš vairāk kā tāds parazīts bez mazais. Mums tur bija diezgan smaga noti beidzās, bet tu jau zini, ja kautiņš, te ir kautiņš. Arī savs raksturiņš, un mums tur diezgan aizgāja skarbojā. Bet vai kultūras tam noteikti vajag? Kultūrai jābūt ir kā jau pasākumiem, kur jāiet, ir atpūsties, cilvēkiem uzlādēties vai kaut kāda, nevienā laikmetā nav bijis tā, ka nav kultūra, izņemt pasākumu sektoru ārā kā tādu no dzīves. Laikmetā bija baigi slikti ar kultūru, bet es saprotu, bet bija zīmē uz sienām. Jā, bet tie cilvēki gāja ārā, kaut kas notika, kaut kas skanēja. Cilvēkiem to vajag, un tas ir tieši tikpat svarīgs kā ūdens, kā ēst. Tā kultūra ir svarīga, bet jautājums, vai tieši tur ir atkal cits laikmets, ir jāsaprot, tās atmiņas ir labas, kad viņas ir bijušas dot to pienesumu. Bet ir jāmāk palaist vaļā. Bet ir jāsaprot, ka ir cits laikmets, ir mūziķiem, ir cits ambīcijas, ir tehniķiem, ir cits, jo nav, jo paskatoties, kas jau tajā laikā kultūras nama piedāvājumā, kad bija raiderī, ko viņi piedāvā īrē, tas bija kasešu atskaņotājs vēl, tad jau bija jau diski un jau cits jau laikmets, un jāsaprot to, ka viņam jābūt multifunkcionālam, jo tagad tieši tāpat, kā mēs runājam par to saldu savu, jo tā kasīte ir noteicošais. Kasīte ir noteicošais arī šajā gadījumā, jo pašvaldības skaita viņiem ir iedots cilvēku maciņš, un jautājums, vai tas maciņš neizdziest. Un jautājums, vai tikai tīri ar dejotājiem mēs saglabātu vai piepildītu vai dabūtu to maciņu pilnāku pilsētai vai nē. Jo svarīgs ir, mēs dzīvojam maciņu laikmetā, jo mēs varam dejot kā gribam, priecāties kā gribam, ja maciņā nebūs, mēs neiesim uz pasākumu. Ja maciņā nebūs, mēs neiesim ārā kultūru vai neiesim ārā ēst, mēs netērēsim. Tas ir tā kā savs maciņš, tas maciņš tikai savādākā versijā, bet viņu vajag. Mūsu maciņš. Viņu vajag, bet kad es uzskatu, ka tur nav tikai dejotāji, ka tur var arī koncerti notikties, tur var arī braukt lieli mākslinieki, lai viņiem būtu interesanti, jo tagad arī jāskatās ir tehniskais. Cik, nezinu, tur salīdzināt, piemēram, tur Ulbroks Pērli. Māksliniekam tur ir ekrāns jau stāv ieguldīts uz vietas, tur stāv laba skaņa, tur stāv labas gaismas vēl. Māksliniekam tas pasākums, ja viņš grib par savām biļetēm taisīt pasākumu, viņam tas izmaksā. Viņš zina, ka viņš uz to neiebrauks auzā, jo viņam nevajag visu tehnisko personālu no Rīgas, fūru vest. Tās ir tās daudz detaļas, ko tā aizkulises, kas veicinās to, vai tam māksliniekam braukt tur un kāpēc viņam tieši maciņš. Pareizi. Jo es varbūt es par šito tēmu arī esmu bieži domājis pēdējā laikā, un es varbūt varu paspēlēt, mazliet vēlna advokātu, vai kāpēc Saldu vēl nevajag kultūru, atslēgas vārds vēl nevajag kultūras namu.
Jo man ienāca tāds smieklīgs salīdzinājums prātā. Neviens neapvainojās. Ja tu alu cilvēkam iedotu iPhone, viņš zinātu, ko viņi darītu? Nezinātu. Labi, saldnieki nav alu cilvēki, un kultūra nav iPhone, bet mana ideja ir tāda, mēs jau arī paši, kā mēs runājam, aktīvi kaut ko baigi neņemamies. Mums tagad iedos kultūras namu, vai kultūra uzreiz parādīsies no tā, kad ir tas kultūras nams vai nē. Ja mēs esam tik gausi, un es neredzu, mums ir skaisti parki, kāpēc neviens nesēž ar akustisko ģitāru ārā, neglezno vai kaut ko. Tā kultūra jau sākās ar cilvēku. Tā kā būtu tāds interesants salīdzinājums, kas ir pirmais vistu vai ola, kas ir pirmais kultūra vai kultūras nams. Ja? Un pati kultūra jau ir pirmais, un kultūras nams nāk otrais, bet kaut kur tās lietas ir savā, kā teikt, tajā būtībā savienotas, saspraustas, un es ļoti vēlos, lai ir šī kultūra, bet man vienmēr kaut kā uznāk tāda, man vienmēr patīk domāt arī pretējo, sevi izaicināt domāšanā no otras puses. Un tad es tā domāju, vai Edī, nosauc argumentus, kāpēc vēl varbūt nevajadzētu to kultūras namu. Jo, kā tu teici, maciņš, vai pašvaldība ieguldās, vai šis maciņš to atpelnīs, ja nav šī kultūra jau pamatā. Bet, ja būtu otrādi, ja es te redzētu pilns, jo, kā tu teici, dejotājiem vien nepietiek. Ja? Ir labi, ka viņi ir, un tā arī ir daļa no kultūras, bet nav šie neatkarīgie mākslinieki, jo arī ir kaut kāda muzikas skolas kori, arī viņš neizpārdos kultūras namu. Ja? Bet vajag šo pamatni, kur aicināt lielus māksliniekus, lai šeit varētu notikt tā kā lieli pasākumi un viss pārējais. Tā kā Kā tev liekas no tās negatīvās puses? Ja tagad, teiksim, ja naudiņu pietiktu, Salds būtu gatavs kultūras namam? Labi, tad man tas savs redzējums, ja mēs ņemam to kultūras namu, kas viņš bija tad, un kas viņš bija bez kultūras namu. Paldies, Salds tiks meitenēm kultūras jomā. Nomainījās tas Titaniks ieskrēja aizbergā, viņš varbūt bija sāpīgs, bet viņam bija arī nogrima tie, kuriem bija jānogrimst. Un uz klāju uznāca iepeldēja jauns kuģītis, kur bez kultūras nama kultūra parādījās daudz jaudīgāka kā ar kultūras namu. Mums bija pasākumi bez kultūras nama, mums uzšāvās, atrada vietas, kur tāpat notikās super. Un viņš, paskatoties kultūras, neviens slikt vārdu nevar tādā, jo tādā līmenī tiešām meitenes un visas komanda tur strādā tā, ka tādi pasākumi, tādi nostrādāt tiešām rēķina vēl jau vairāk par to budžetu, kas ir iedots. Tās aizkulises, vai kā spļaudītos, ir ļoti liels komandas darbs, un tāpat pazīšanās vēl kaut kas, kāds iedod kaut ko par lētāk, kāds atbalsta tur. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tā virtuve, es pat teiktu, mums kultūra ir vairāk nekā mēs varam atļauties. Jo maciņš ir mazāks par to piedāvājumu nekā mums viņš ir, un par to es domāju, ka liels paklaniens Salds kultūras darbojošiem cilvēkiem, kad jo ir līmenis, ir liels priekš tās naudas, jo tagad maksā, kultūra maksā, mākslinieki maksā nenormālākās summas, tehniskais maksā, jo pati tehnika maksā. Tagad bija izstādē, kur viena pults, kas tajos laikos varbūt maksāja 1000, 2000, viņi tā mazā pults sēž pa 30,000, tā ir vienkārši viena skaņa pults. Un tas nav augstākais gals, tur ir līdz pat 100,000 viena skaņa pults, un padomā, lai tu tādu atpelnītu par pasākumiem. Tas ir grūti. Un tāpēc mākslinieki arī pieprasa, kad kur mums vajag to, un tur ir, es saku, tā virtuve diezgan ir, viss iet līdzi, viss attīstās, viss paliek dārgāks. Tas ir īstenībā labi, ka tu redzi, man patīk izaicināt tavu domāšanu, un tu ļoti labi atbildēji, jo vienmēr jāsaprot, kā abas puses, kāpēc vajag, kāpēc varbūt nevajag. Jo skvērs vēl centrs, mums ir jaunais centrs. Es zinu, kad meitenes jau ir idejas, jau ģenerē, un tur liks iekšā noteikti vasaras programmu, un Salds attīstās pie Saldas, gan parkā notiekās, no tā budžeta.
Ir diezgan. Nu, jā, tas ir, es saku, sāpīgs jautājums, bet es ceru, ka saldinieki iedvesmosies no mūsu abām pusēm, lai veicinās diskusiju un lai cilvēki runā viens ar otru. Dienas beigās kultūra tiesam mēs paši, un tas ir tas, ko mums vajag. Jo kā tad mēs savādāk, kā es saku, kā mēs atšķiramies no kaut kāda pērtiķa vai no dzīvnieka, cilvēks ir spējīgs radīt skaistas lietas, kā kultūra, tad mūzika. Kultūra, ja par to kultūru, kā tu uzdevi jautājumu, vai viņu vajag. Jautājums, lai atnāk pareizā atbilde, kādu mums viņu vajag. Jo par to arī stāsts, lai nav tā, ka mēs tagad sasteigti uz to spriedzi, ka mums viņu vajag, uztaisam tikai uztaisīšanas pēc, un pēc tam iešaujuši savu kājām, bļāviens šito mums, bļāviens te mākslinieks nevar atbraukt, tāpēc, ka te taču nav, jo tagad tas faktors ir tik daudz, un tik daudz lietas skatās teātrim, tur nezinu, tur krēsls, tagad tas ir sabīdāmie krēsli, ka tur parādās reiz zāle dejotājiem, kad ir salikt visus tēvus punktus uz I, varbūt viņš sākumā būs dārgāks, bet viņš atnāks ātrāk daudz apakaļ. Jā, tas ir arī ļoti svarīgs faktors. Tas ir laiks un pacietība. Nevienmēr ir jānopelna uzreiz. Jā, citreiz ir jāiegulda vienkārši nākotnē. Zigi, tu atbildēji uz tik forši grūtiem jautājumiem. Varbūt tev ir jautājums priekš manis. Vienalga kāds, ja nav. Labi. Kultūras namam ir jābūt mērķim. Jā. Lai viņš būtu, ir jābūt mērķim, lai mēs saprastu, kurienies, kas ir tavs mērķis. Mērķis kultūras namam, kā es skatītos uz to, ir veicināt neatkarīgus māksliniekus. Radīt auglīgu vidu, pieņemsim mēģi telpu, kurā var iet un pa lētu naudiņu var iet un mēģināt grupas. Vai zīmēt, vai darboties. Jo nevis viss ir ne jau tā kultūra, manuprāt, ir jāglābj pašvaldībai. Pašvaldība ir labs tā kā sabiedrotais. Bet dienas beigās mums ir tas jāparāda, mums ir jādara, jāiedvesmojas no tā. Tāpēc kā es nekad negribēju, es vienmēr pats gribēju rakstīt savu mūziku. Man tikai vajadzēja vietu, kur to darīt. Es to nevarēju dabūt, garāžā es to darīju. Zem basēna bija mēģinājuma telpa arī. Radīt auglīgu vidi un lai jaunieši un visi, kas vēlās, lai to var darīt. Un tas neko īsti pašvaldībai atvēlēt kaut kādas telpas, labi, tas arī maksā naudu, bet tas ir. Tā būtu tā saknīte, ko mēs iestādām, sēkliņa, ko mēs iestādām, lai šeit būtu auglīga vide un lai mēs arī visus šos cilvēkus arī šeit noturētu. Lai viņi negrib iet prom, tāpēc kā es, kad mēs arī tieši izvēlamies saldu biznesu taisīt. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir vakums un tu visvairāk vari izdarīt tieši, tev ir daudz vietas. Saka, tas saldu daudz vajadzīgāks nekā citās pilsētās. Vai tev apmierina man atbildi? Un tad precīzāk šāviens tieši tev. Jā. Kas ir tavs personīgais mērķis? Mans personīgais tieši saistībā ar saldu? Vispār pašam ar sevi, ar to, ko tu dari. Pašam ar sevi, un man ir vairāki mērķi, bet visi šie mērķi ieplūst tā, lai es spētu radīt visforšāko zālīti Latvijā un pasaulē, lai katrs, kas šeit ierodās, pirmkārt jūtās gaidīts, ir kā mans ģimenes biedrs, lai mēs spējam sniegt progresu, lai šeit ir tīras, skaistas, modernas telpas, un mēs esam privātā zālīte. Un tāpēc jau mēs filmējamies, lai popularizētu. Tas ir tas, ko es arī pirmie teicu, ieteikt mūziķiem, saldu jauniem topošiem darīt, vai vienalga māksliniekiem. Mēs filmējamies, mēs visu kaut ko darām, lai to visu popularizētu, lai cilvēki saprot, šī forša nāk un cilēt tos svars. Un cik tas ir daudzpusīgi, pasties. Mūsu podkāstā mēs satiekamies ar tik daudz cilvēkiem no citām sfērām, bet mums ir kaut kas vienojošs. Mums patīk izaugsme, mums patīk izaicinājumi. Un svaru zālē tu jau principā iegūsti to mentālo spēku, kas pēc tam palīdz vienalga, kur tu dzīvē. Svari mums ir visur. Jā, svari. Pieceļoties svari mums ir jebkurā jomā. Mēs ceļam, vai tas ir ar prātu, vai tas ir ar spēku, vai tas ir, mēs katru dienu kačājamies arī. Tur jau tā lieta. Un tu izvēlies, vai tu izmanto tos svārus, lai kļūtu stiprāks, vai tu uztver visu kā nāsti. Bet runājot par svariem, kas tad tev palīdzēs vairāk tos svarus celt mūsu tego? Tev tur proteīna, braunī, zemesrieksts, sviests, garšīgie kraukšķīši, veselīgie, visādas labas lietiņas. Ja?
lai tā kačāšanās ir arī garšīgāka. Un, mīļie, ja arī jūs vēlaties iegādāties kaut ko no Nuntego, kods nav mani, 15% atlaid visām atlaidēm pa virsu un ietaupa savu mani. Jā. Kur tev var sastapt, kur tev piesakot, kā tev atrast, kas notiks vispār vēl tavā dzīvē, pa kādiem pasākumiem mums jāzina. Kameras tavā rīcībā, līdz viņš izlādējās. Sastapt, es tagad bišķi pārmeties vairāk uz kafejnīcas, hot kafē saldu. Mēģinām ir dažādi plāni, ko mēs gribam attīstīt ar komandu. Un tādus atbalstīt vairāk arī tos sportiskās kaut kādas idejas vēl, lai būtu tās lietas, kas notiekās saldu, kaut vai tas burgerēšanas čempionāts basketbolā, lai kaut kāds... Man patīk tā ideja. Jā, lai lietas būtu bišķiņa ar savu garšu klāt. Un, jā, pasākums plānoja tāpat vasarā. Mums ir bungālo, ir idejas, pat cik tagad ir galvenais, lai vasarā izšauj ar sauli. Tad arī mēs izšausim ar savu vietu, jo pat cik ir saldu pludmalē attīstīta, palikusi plašāka un turistiem varbūt vēl garšīgāk, tad mēģināsim pienest arī savu garšu tajā vietā, un lai būtu interesanti. Es ceru, ka tu pienesīsi ļoti daudz garšu. Zigi, tu esi zelta cilvēks, tu arī esi mums ļoti daudz palīdzējis, kā jau es minēju, ar apgaismojumu, ar visu. Tiešām es ļoti nācu pretī mums, ko es ļoti novērtēju, un bez tevis arī mums nebūtu izdevušies pāris pasākumi. Zigi, paldies tev, ļoti iedvesmojuši. Es būtu, ja kameras nelādētos ārā, es varētu vēl runāt. Tas nozīmē, mums vajag obligāti vēl vienu epizodi. Visiem pārējiem, ja jums patika, ja jūs izturējāt tik tālu, uzspiežam like, piesakojam, ja mēs skatāmies YouTube, ja mēs klausamies audio formātā, tad Spotify un Apple Podcast piesakojam mums. Visādi citādi. Ar jums bija Edijs Naumanis, Zigmārs. DJ Zigi, kā daudz viņš pazīst. Jā, paldies, ka noklausījāties un tiekamies nākamajā epizodē. Bau!